Šodien mums ir diezgan sarežģītas, smagas un plašas tēmas, izrunājamas. Cik ir patērts? Un cik no jums Mums iznīcina lauksaimniecību pārējā Eiropa, veidojot to muižu lielo politiku, iepludinot lielo kapitālu iekšā. Es pat nosauku to, salīdzinot ar padomu laikiem, kā agrāk tas process saucās kolektivizācija, un patreiz to procesu nosauku par kapitalizāciju. Kad viņi ar savu lielo kapitālu ienāk iekšā, izpērk mūsu zemes, mēs esam konkurēt spējīgi un nevaram neko nevaram pretī likt. Pašlaik šajā laika posmā tikai valdība ir pagriezusies mazliet pret zemnieku pusi un Eiroparlamentārieši tos jautājumus izskata un cīnās par tiem. Lobēšana, bet lobēšana ne tikai Latvijas mērogā, bet lobēšana Eiropas Savienības mērogā. Ko nozīmē lobēšana? Lobēšana nozīmē, ka mums Briselē strādā speciālisti, kuri strādā, kuri veido mūsu politiku kopā ar ārlietu ministriju, un viņi netiek atsaukti tajos brīžos, ka Latvijā mainās kaut kāda, politiskā situācija vai kaut kā savādāk. Bet tie ir iestrādājušies, tie pazīst deputātus, iezina valodas un tā tālāk. Mums šeit tad iznāk ne tā, kā mēs gribam. Politiskā ziņā it kā labi, mēs ieliekam kā savus cilvēkus, atsaucam profesionālus cilvēkus, mēs esam par profesionālu darbību Eiropas Savienības līmenī. Otrs punkts ir, ka precīzi jānosaka Latvijas vieta 2014. 2020. gada laika posmā. To var izdarīt Zemkopības ministrija, valdība un ārlietu ministrija kopā. Un, protams, Eiropas mūsu deputāti, kas strādā Briselē. Tātad 10 gadus mēs jau vedojam, kā es strādāju lauksaimnieku labā. Tad, lūk, kāpēc ir šie 307 000 neapstrādātās zemes lauksaimniecību izmantojumās? Tie 15%, ja? Tāpat kāpēc tomēr mums ir zemāk šie Eiropas Savienības tiešie maksājumi, kā Lietuvā un Igaunijā? Kāpēc? Es nerunāju par Eiropas valstīm, par mūsu kaimiņiem. Ar ko viņi ir bijuši spēcīgāki? Ziniet, atļaujiet, bet man gribas teikt, vai pārāk daudz zemnieku aizgājis Lemberga aizstāvībai un Šlesera aizstāvībai. Domām citur ne pa lauksaimniecību. Tā sāk izskatīties. Tas nav noticis pēdējos 10 gados, tas notika 90. gados, kad šos platību maksājumus aprēķināja uz hektāru dalību valstīm. Tanī laikā mēs nebijām dalību valstis, kad aprēķināja pēc tām ražām, ko šīs valstis ieguva. Un latviešiem ir mūždien tāda tendence tomēr parādīt mazāk. Mēs iegūstam mazāk. Tas tā vēsturiski ir veidojies. Ja, teiks, mūsu ražas bija mazākas, mazāk tātad kopražas ieguvām. Mēs neuzrādījām visu, kā tas bija. Un pret šo uzrādīto statistisko ražu lielumu tika aprēķināti šie platību maksājumi Eiropas dalību valstīm. Ja, tā pašā laikā es zinu, bet Grieķija, kur viena no lielākos platību maksājumus saņem, viņi uzrādīja savus olīvju laukus, ja, teiks, olīvu koku laukus, tādus, ka pat Eiropas Savienība brīnījās, ka viņiem vispār tik daudz zemes nav, ja, cik viņiem ir olīvu dārzi. Ja. Un tādā veidā arī šie platību maksājumi ir veidojušies. Un vēl arī tur tas modelis diezgan sarežģīts bija arī, cik mums darba spēku, teiksim, izmaksas, ja, lai saražotu, teiksim, 1 tonu graudu un tā tālāk. Un tāpēc mums arī viņi tik zem var izveidot. Mēs paši tādā laikā tā ražojām un tādus uzrādījām šos rādītājus. Un pret tiem arī mums attiecīgi tika izreikināti šie platību maksājumi. Tagad, protams, tā situācija ir krietni mainījusies. Pirmajā lasījumā ir apzināti lauksaimniecībā izmantojām zemes platības tikai pirmajā lasījumā. Viņas vēl nav precīzi tā, par ko jūs jau pieminējāt, ka mēs nav apstrādāti. Un tās pārbaudas, kas iet, tad tas varētu būt apmēram tikai 20% izzināšana. Un otrais ir tas, ka jāmēģina zemniekiem un valdībai tā tālāk tomēr netieši aizstāvēt iekšējo tirgu. Ja mums kā nāk tepat Maksima, tie Maksimā viss ir polijā ražotas pupas, viss absolūti. Šīs gads ir pagājuši, kad bija āboliem bagāts krūmos lielveikalos un mūsu Latvijas āboli. Es uzskatu, ka tā uzņēmējdarbības vide, ko mūsu kolēģi 10 gadu laikā ir radījuši, nav pietiekama, lai uzņēmējus, kas ir zemnieki,
motivētu baltāk strādāt un būt ieinteresētiem uzrādīt, ka būtībā arī šobrīd šajā nākamajā plānošanas periodā runājot un diskutējot Briselē par skaitļiem, arī aktuāli tie paši jautājumi. Nopļautās ražas un reāli asfaltētās zemes. Tie ir tie jautājumi un izmaksas. Pēc būtības patīk vai nē, varbūt mēs graudu sektoru esam kaut ko sakārtojuši. Mums ir vesels virkni, piemēram, drāžaņu sektors, kas ir totāli būtībā, mēs pat visi piekrītam tam un samierinamies, ka tās naftas tirgus, kas ir totāli valsts nodokļu nemaksāšanas bāze. Un būtībā valsts tos nostās mierīgi. Būtībā ministrija, kur atbildīga par nozares sakārtošanu, nav radījusi tiesisko bāzi, lai tā vide būtu balta, tīra un vēl maksāt nodokļus. Tā ir man tā doma. Tāpēc vienotība ir uzskata, ka ir jāiesaistās, jo mums ir dažādi mehānismi, ko vienotība ekonomikas ministrijā realizējas uzņēmējiem, mikronodokļiem, dažādiem citādiem mehānismiem, bet kuras diezgan veiksmīgi zemkopības ministrija ir dabūjusi, ka viņi nāliesnēm uz zemkopības sektoru. Viņi joprojām saglabāja zemnieku saimniecības lielie šeit nodokļu maksājumi tāds tieks. Ir jau iestrādāts mehānisms nekustamā īpašuma nodoklī, kur šīs neapstrādātās lauksaimniecības zemēm ir dubultā likme 3% apmērā. Jāstāsta, kā maksā tos 3%, varbūt ir jāpaukstina šī nekustamā īpašuma nodokļa likme tieši šīm neapstrādātām lauksaimniecības zemēm. Tas būs stimuls apstrādāt šīs lauksaimniecības zemes. Bet viennozīmīgi tas ir Latgales rajonos, jo Zemgalē man šķiet grūti atrast tādu neapstrādātu lauksaimniecības zemi. Šajos auglīgajos laukos, kur spēcīgie zemnieki, kur cīnās par katru zemes hektāru, kā iegūt īpašumā un apstrādāt. Tas bija maksimālais. Tagad tas jums jāsalīdzina būs, ka jūs tirdies šeit vērtējumu. Tagad mums vajadzēs arī maksimālo negatīvo vērtējumu. Maksimālais negatīvais būs ar kājām. Maksimālais negatīvais ir kāds? Paldies! Laisē reformu partija. Zaļo zemnieku savienība. Vienotība. Tad vienotības pamatu. Nacionālā apvienība. Iedodiet no Krievijas var mācīties, visi pasauli brauc mācīties, kā viņa Ļeņingrads aplankumā ārstē cilvēkus. Parasts modelis. Kur sēdēja vislabākais ārsts, kur sēdēja labākie ārsti? Pieejas durvī. Jo tikai viņš var sekundes laikā diferencēt, vai tas cilvēks jāpabaro, jāsasilda vai jāārstē. Tātad ģimenes ārstam principā ir jābūt vislabākajam ārstam Latvijā. Mums ir jāsekmē to, lai varbūt atvērs ne tikai ģimeņu partija, bet varbūt iet par ģimenes ārstu tādā mazā pagastā. Jo viņš spējas atrisināt dažādas lietas. Šie te procesi ģimenes ārsta absolūtā izglītība ir ārkārtīgi svarīga. Un tālāk, ja ir labs ģimenes ārsta norīkojums, es domāju, arī jaunie aktīvie ķirurgi varēs tikt galā slimnīcās. Šo sekundāro un terciāro aprūpi samazināt, atstāt viņai 30% no kopējā finansējuma veselībai, kas uz doto brīdi, lai nemaldos 420 miljonu latu, un 60% atstāt ambulatorai aprūpei, ģimenes ārstu praksei, ģimenes ārstu prakses veicināšanai un stiprināšanai, un arī tādas lietas jau kā izglītības programmās paredzēt veselības mācību, paredzēt bērndārzos jau veselīgu produktu, ēšanas tradīciju maiņu, paredzēt perspektīvē palielināt nodokli neveselīgajiem produktiem, tā skaitā sāli un cukuru un daudz saturošajiem produktiem, tā kā tā ir vesela virkne kompleksa risinājumu jautājumu. Varētu tos ražotājus pielikt pie vietas, un lai nebūtu pārtikā tās veselībai kaitīgās, jo neiet kuru paciņu, jo gribat visur ir iekšā. Mēs jau šodien pat modicvētā ciete un ciete. Tagad no sevis pateikšu, nevis no partijas, bet tas arī saistīts ir ar cenām un ar visu pārējo, ja, jo zaļie produkti, tīri zaļie produkti ir ļoti dārgi. Ja. Un, ja, piemēram, runājot ar tirsniekiem, ar veikalniekiem, viņi saka, ka, ja ir divi produkti nepērk, piemēram, Rimī vai
Maksimā tur pērk lētāko, nevis tajā, kur ir mazāk, kurš ir veselīgāks. Līdz ar to šeit ir ļoti smags jautājums, bet mēs tomēr taisamies pieņemt normatīvos aktus, kas stingrāk reglamentē šīs te vielas, šo vielu lietošanu. Mans palīdzības dienests uz slimnīcu ir nogādājis, uz mūsu slimnīcu nogādājis tikai 3% no kopīgā pacientu skaita. 133 gabalus. Visi pārējie tiek aizvest uz Jelgavu, jo tā paredz pašreizējais hospitalizācijas plāns. Tas, kad Bauskā nesniedz šo neatliekamo medicīnisko palīdzību, tam ir tā it kā nosacīti jāpiekrīt, jo šīs neatliekamās medicīnas pakalpojumu sniegšanas vietas ir reģionalizētas, tā ir, kā mēs zinām, Jēkabpils, tā ir Jelgavas slimnīca, pēc izvēles arī var vest uz Rīgu. Bet tur ir jau uz Dobeli un uz Tukumu arī šis slimnīcas status. Protams, tas ir jautājums par sistēmiskām problēmām, kas ir jārisina šajās slimnīcās. Tas ir gan ārstu jautājums, jo es jums izstāstīšu konkrētu situāciju. Pagaidiet, konkrēts tam zvans noskanēja. Bet mums ir slimības, kur mums kauns pasaulē. Autoavārijas, kur mums bojā iet nevis tāpēc, ka viņi smagi sasitās, bet tāpēc, ka viņi pa vēlu aizved, un mums ir insulti. Mēs esam pieraduši, ka insults slimnieks, tātad triekums savu mīļie, viņi gadījis 100% ir ārstējami. Ja? Tātad neatliekamā palīdzība šādos te gadījumos, kad ir melns balss izšķirās stundu vai minūšu laikā, obligāti ir jāsniedz, vai citas nemaksā. Ja? Un tālāk mēs skatāmies, ko mēs varam darīt. Vismaz 80% no gadījumiem, jebkurā situācijā var atrisināt pilnībā Bauskā. Sākšu ar to, ka praktiski pirmā kļūda, kas bija pieļauta slimnīcu vēršana vai nevēršana dēļ politiskā principa, ja, kas praktiski nav pieļaujams, ja, jo daudzas slimnīcas, kuras bija citādākā nokrāsā, bet bija ar mazāku pacientu skaitu, tika saglabātas un piešķirt lielu finansējumu, bet, teiksim, Bauskas slimnīca tika aizvērta. Ja. Es atvainojos, Bauskas slimnīca netika aizvērta, bet tika noņemts neatliekamās status. Slimnīca ir un viss notiek. Bet ir nepieciešams, un kas ir uzsākts ir iepriekšējā ministra laikā, es domāju, ka šeit arī turpināsies, ir nepieciešams izstrādāt kritērijus. Un ja slimnīca ievēro kritēriju, vienalga, cik viņa liela, viņa var sniegt šo pakalpojumu. Ja slimnīca neievēro, tad skaidrs, ka nevar, jo ja nav ārsta, tad nevar sniegt šo pakalpojumu. Un neviens nepiespiedīs Ludzā dzīvot 40 ārstus, nevar piespiest, tātad tur tos pakalpojumus sniegt nevar. Bet Bauskā slimnīcas direktors bija Tautas partijas biedrs. Ministrs tanī laikā arī Tautas partijas. Iepriekš, pateicoties šai saiknei, varbūt Bauskas slimnīcai daudz naudas iedeva priekš fasādes remontam, jumtam, arī aparatūrai, bet manī pat laikā, arī Tautas partijas laikā viņiem tika faktiski nolikvidēti. Ja, tas mums izraisīja baušķiniekiem tādu izbrīnu, ka tas kaut kā neiet kopā, ja, ar to, kas notika pārējās vietās Latvijā. Kas ir tas, kur politiskās partijas nākotnē redz finansējumu veselības aprūpē, tieši finansējumu palielināšanā? Mīļie, man ir privāta praksa. Es tikai nopirku sonogrāfijas aparātu Lietuvā, kurš maksā tieši 3 reizes mazāk nekā lētākais piedāvājums Latvijā. Tur ir viena no lielākām sonogrāfijas iekārtu ražotājām pasaulē, kas eksportē uz 70 valstīm. Latvijā viņi pārdoši 3 aparātus. Tā nauda tiek šķērdēta. Manuprāt, ka tur nav jēgas, tur nedrīkst dot nevienu santīmu vairāk nevienu. Tas sistēma ir pilnībā jāpārskat, viņi normāli jāfinansē. Respektīvi, jūs uzskatāt, naudas pietiek, tikai netiek efektīvi izmantot? Negodprātīgi viņi tiek izmantot, neefektīvi, un farmācijas firma iespējas ir ārkārtīgi milzīgs. Cilvēkam nav jārīt tāpēc no rīcīgākais. Stabilizēsies budžeta sistēma, arī atgriezīsies apdrošinātāji, kas ir ļoti nozīmīgi finansētāji daļa visā pasaulē un arī pie mums. Tas, ka viņi tika nokauti 3 gadus atpakaļ, ir, es domāju, veselības aprūpē liels zaudējums. Tātad jāpalielina medicīnas pakalpojumiem līdz 5% no iekšzemes koprodukta. Un tas ir pienācīgi jākontrolē, jo tik daudz dienestu mums ir, lai to varētu izkontrolēt. Un mūsu programmā ir precīzi noteikts, ka mēs esam par to, lai apvienot abas ministrijas, labklājības un veselības ministrijas, vienā ministrijā samazinātu ierēģu skaitu un būtu pārskatāma visa šī rīcība, ko 10 gadu laikā mēs neesam varējuši nekādu skaidrību panākt. Un amizanti ir tas, ka valdībai ir nauda, par ko samaksāt privātu kompānijai Baltika, un nebūs naudas priekš medicīnas. Tas ir amizanti. Tas, kas tiek darīts,
Un to jūs nevarat noliegt. Jau 2 gadus ir sociālās aizsardzības stratēģija saucamā, kas nozīmē, ka tiem cilvēkiem, kas pierāda, ka viņi ienākums ģimenes locekļi ir 120 vai 150 lati mazāk, ir šī līdzmaksājuma vai pilnībā atlaisti vai uz pusi samazināti. Tātad pagājušā gadā un šajā gadā, ja jums, kundze, ir ļoti maz ienākumi, un jūs to esat pierādījuši caur savu pašvaldību sociālo dienestu, tad jums nav jāmaksā par ārstēšanu ne Bauskā, ne Jelgavā, vai arī uz pusi jāmaksā. Problēma tā, ko mēs darīsim nākamajā gadā, jo attīstoties jau valstī, drusku ejot laukā no šīs sociālās stratēģijas naudas apjomam, loģiski būs jāsamazinās. Tā cilvēku daļai, kura no šīs naudas saņems atbalstu, viņai būtu jāsamazinās. Jūs tieši minējāt, šī nauda beidzās jau 1. jūlijā. Visam šiem gadam. Absolūti nav taisnība. Nauda nav beigusies. Nauda līdz gada beigām jums, kundze, pilnīgi pietiek. Jums līdzmaksājumi līdz gada beigām tiek sekti. Tas, kas beidzās, slimnīcām par pakalpojumu mēs papildus par kundzes ārstēšanu nemaksāsim. Ko ražojam mēs mūsu valstī, Baltkrievijā maksā 60 centīmi, pati pirku šogad augustā. Un pie mums viņš maksā, precīzi nenosaušu 6 atkārt. Kā to var izskaidrot? Ņemot vērā, ka uz Baltkrieviju vēl nāk lielāka transporta izdevuma. Vienkārši recepti medikaments, ko jāpērk bez valsts līdzdalības. Ja? Un valsts ir noteikusi konkrētus kādu piecinājumu drīkst pielikt klāt lieltirgotājs un kādu piecinājumu drīkst pielikt klāt aptieka, bet te ir lielais jautājums ražotājiem. Olēm Farma vai Grindex, kurš viņi ražo neatceros. Kāpēc viņus mūsu valsts pilsoņiem grib tik riktīgi nopelnīt, ja viņi gatavi turpat aiz robežas pārdot lētāk? Un es teiksim, lielā mērā zinu, tās farmācijas industrijas otru pusi. Būtībā zāļu cenai nav nekāds sakars ar viņu pašizmaksu. Zāļu cenai ir sakars ar to, cik lielā mērā labklājīgi ir šī valsts, kurā tās zāles tiek pārdotas. Ja? Respektīvi, tas ir jautājums šo mūsu pašu farmācijas gigantu lokālo direktoriem, kāpēc jau savus cilvēkus nevar nodrošināt ar tām pašām cenām, kā tā ir sociāla atbildība.